No 2005. gada es sāku trenēties. Tur tā sanāca, ka man vienkārši aizsūtīja no Krāslavas, no mazās pilsētiņas Latvijas čempionāta, vienkārši pamēģināt, kas tas ir. Un man tā sanāca, ka es to Latvijas čempionātu vinnēju vienkārši, par pirmo, netrenējoties vispār. Jā. Nu, un uzreiz es tiku pie Latvijas Bērnu jauniešu junior sporta federācijas no Jelgavas un sāku trenēties. Uzreiz, arī pēc tam es tiku uz to Eiropas čempionātu, kas bija man visaugstākais sasniegums Eiropas čempionātā. 3. vietu es dabūju, jā. Nu, tā tālāk arī aizgāja. Pretiniekus es jau ļoti labi zinu, pa visiem gadiem viņi gandrīz ir vienādi. Nu, dažreiz tur mainās, kaut kas jauns parādās, kaut kas aiziet prom. Bet nu, cerības ir arī uz 6. un uz to finālu, uz 8. Tas ir kā. Vienkārši, ja tu netiec finālā, tev ir tikai 3 mēģinājumi. Jā? Ja tu tiec finālā, tev ir vēl 3 mēģinājumi papildus, lai tur izcīnītu tās godalgotās vietas. Jā? Tādā ziņā. Un tālākšanā tas ir baigi tā. Piemēram, tur ir ļoti atkarīgs no vēja, no visa, no tajā dēlītī trāpīt un tā tālāk un tā tālāk.